Labvakar, OTV skatītājs šajā 15. maija piekdienā. Kopā ar jums šovakar esmu es, Luīza Lapsa, bet sāksim ar ziņām īsumā. Kā zināms, šī vasara plānojas skolēnu dziesmu un deju svētku zīmē, un nevienam nav noslēpums, cik vērienīgs ir šis pasākums. Bet ne visiem ir iespēja būt par koru vai deju kolektīvu dalībniekiem. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka svētku pasākumos varat piedalīties tikai skatītāju lomā. Jo līdz 31. maijam ikvienam ir iespēja pieteikties 11. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku brīvprātīgo misijas pirmajai kārtai. Svētku laikā plānos nodarbināt apmēram 400 brīvprātīgo, kas būs iesaistīti koordinētās brīvprātīgo misijās. Dziesmu un deju svētkos brīvprātīgie darbosies svētku atklāšanā, koru karos, dziesmu un deju koncertos, noslēguma koncertā un citās aktivitātēs. Un, ja līdz dziesmu svētkiem vēl atlicis krietnes laiciņš, tad līdz Eiropas labāko pludmales volejbola startam Jūrmālas pludmalē ir atlikusi tikai nedēļa. Latvijā Eiropas čempionāts pludmales volejbolā norisināsies pirmo reizi, un šobrīd ļoti aktīvi norit milzu stadiona celtniecības darbi. Stadionā klātienē labāko sportus dueļus varēs vērot 2330 skatītāji. Čempionāts pulcēs Eiropas pludmales volejbolistu eliti un būs lielākais pludmales volejbola notikums, kāds līdz šim noticis Baltijā. Nedēļas nogale ir klāt un ir pēdējais laiks saplānot brīvdienas. Un kādēļ gan lai sestdienā jūs kopā ar draugiem nedaudz neapskrēdīt pa Rīgu? Piedāvājums šķiet dīvains, bet tas tikai pirmajā mirklī. Patiesībā Transporta un sakaru institūts kārtējo reizi aicina pilsētas orientēšanās spēles skolēniem un studentiem ar nosaukumu "Cik labi tu pazīsti Rīgu?". Šī spēle nav nekas jauns, un Transporta institūtā tā tiek rīkot jau 7. gadu. Bet arī šogad tā solās būt aizraujoša. Kā apgalvo spēles organizatori, vajadzīgs būs ne tikai vēsturiskas zināšanas par Rīgu, bet arī izturība un attapība. Bet pavisam citas orientēšanās sacensības notiks Siguldā un Nītaurē. Tur par Latvijas orientēšanās čempionu titulu cīnīsies vairāk kā 500 sportistu, un medaļas tiks sadalīts gan orientēšanās sporta sprintā, gan garajā distancē. Tomēr pat, ja neesat profesionāls orientērists, iespēja pamēģināt spēkus šajā sporta veidā ir arī jums, jo vienlaikus notiks arī orientēšanās festivāls, kurā dažādos orientēšanās veidos piedalīties varēs jebkurš interesents. Izmēģinot vai nu fotoorientēšanos, vai atrast pareizo ceļu labirintā, vai arī izskriet vienkāršot sprinta orientēšanās distanci. Savukārt pašā vakarā, protams, muzeja nakts, un te šaubu nav, kā atrast apskatīšanās vērtu muzeju vai piedalīties kādā atraktīvā pasākumā problēma nebūs. Kā jau stāstījām iepriekš, šogad dalību muzeja naktī pieteikuši 99% Latvijas muzeju, nemaz nerunājot par citiem dalībniekiem. Kā piemēram, Latvijas universitāte, kas muzeja nakts apmeklētājus gaidīs 5 dažādās Rīgas vietās, un katrā no tām būs iespēja uzzināt ko jaunu. Tāpēc, lai arī kurā Latvijas pusē būsiet šajā nedēļas nogalē, muzeja nakts būs visur. To atcerēties, meklējiet informāciju un lai visiem lieliska muzeja nakts. Bet tagad pārēsim pie pirmā sižeta. Kā izveidot labu CV un motivācijas vēstuli? Kas ir LinkedIn? Un kā galu galā sevi prezentēt potenciālajiem darba devējiem intervijas laikā? To visu jauniešiem bija iespēja uzzināt ceturtdien organizācijas JCI Latvija organizētajā projektā Your Future in Latvija 2015, tiekoties ar personāla atlases speciālistiem un uzņēmumu vadītājiem. Pasākums notiek 2. gadu. Pasākums nāk no Briseles, kur to izdomāja kāds jaunietis, lai palīdzētu saviem draugiem, radiem darba meklējumos. Un otra organizatore Marija iepazinās ar šo cilvēku un atveda šo pasākumu arī uz Latviju. Tāpēc pagājušajā gadā notika pirmais pasākums un šogad notiek otrs. Mērķis ir palīdzēt jauniešiem darba meklējumos, samazināt jauniešu bezdarbu Latvijā un, protams, arī palīdzēt tiem, kam jau ir darbs, bet kuri vēlās atrast labāku darbu un kuri vēlās kāpt karjeras kāpnēs un sasniegt vairāk. Ko jaunieši šodien darīs? Kāda ir šī pasākuma programma?
Šodien jaunieši satiks 4 iedvesmojušus speakerus. Tie ir jauni līderi. 2 no tiem jau ir profesionāļi un 2 ir jauni līderi, kuri 3 gadu laikā ir ieguvuši savu sapņu darbu. Pēc tam notiks galvenā pasākuma daļa. Tā ir CV vērtēšana un simulācijas, darba interviju simulācijas. Katrs dalībnieks saņems individuālu vērtējumu no personāla atlases speciālista. Personāla atlases speciālisti mums ir no ļoti lieliem uzņēmumiem Latvijā. Tie ir Ernst & Young, Statoil, Tele2, Cabot Corporation. Daudz no tiem arī pagājušajā gadā mūs atbalstīja un arī šogad. Kas īstenībā ir tā panākuma atslēga? Panākuma atslēga viennozīmīgi. Tas, ko es varu pateikt visos laikos, jo mēs arī jebkurš nezinām, kur mēs būsim, varbūt pēc 5 gadiem vai vēl kaut ko, bet tā ir tā ticība sev. Viennozīmīgi tā ir ticība sev un neatlaidība, jo es esmu pārliecinājusies to, ka ar gribas spēku un bez pieredzes tu vari sasniegt tiešām to, ko tu vēlies. Un, ja tu tiešām gribēsi, tu nonāksi tur, kur tu esi. Un vienmēr ir galvenā lieta, ko esmu sapratusi, ir tā dzirkstelīte, kas ir tavās acīs. To nekad nedrīkst pazaudēt, jo, diemžēl, ir tas, ar ko arī tagad, teiksim, saskaroties darba tirgu, ir tas, ka cilvēkiem, jauniešiem ļoti pietrūkst. Ka tu redz, ka viņš tev atnāk uz darba interviju, bet viņam nav tā vēlme tiešām strādāt šajā uzņēmumā. Es pat arī nesen, starp citu, atjaunoju savu CV. Un tad mums izvērstās diskusija ar draugiem, uz cik lapām ir tāds normāls CV, jo nereti gribās salikt visu, ko vien tu māki, bet laikam jau tā nav pareizākā pieeja. Tāds CV var būt, bet to vajag lietot tā kā, lai viņš ir personīgai glabāšanai šāds CV, ja, tāda CV mamma. Bet tad, kad mēs sūtam uz dažādiem konkursiem, tad ir jātaisa CV meitas. Vislabākais būtu, kad pieauguši cilvēku CV ir apmēram 2 lapas, varbūt 2,5 lapas. Ja? Ja es esmu jaunietis un man tā īpaši nav ko vēl varbūt ierakstīt, nav īpaši tādas pieredzes, var arī būt uz 1 lapas, ja? Bet nevajag mākslīgi taisīt viņu briesmīgi garu vai tieši otrādi sašaurināt, ja? Jo tā tad vai ir tā informācija, ka par daudz, ka tas lasītājs nogurs no tā manu CV, vai tieši otrādi viņš nedabūs kādu nepieciešamo informāciju, un ja tas ir vēl sliktāk, tā tad viņš pats izdomās, un sliktākais viņš izdomās nepareizi, domājot par mani. Kādas ir LinkedIn iespējas? Jo es ticu, ka ne visi jaunieši tomēr ir iepazinušies ar šo sociālo portālu, ja tā var teikt. Jā, tieši tāpēc es arī vēlējos nodot to ziņu šodien. Jo, manuprāt, online mūsdienu pasaulē ir ļoti daudz dažādu iespēju, un LinkedIn ir viena no tām tieši darba meklētājiem, kā arī darba devējiem un mārketingam, un tur pavarās daudz dažādu iespēju. Kas varētu raksturot tādu labu LinkedIn profilu, par kuru tad potenciālai darba devēji varētu izrādīt interesi un ar ko tu varētu ļoti labi noprezentēt sev kā personību? Būtībā tie jau ir tie stūrakmeņi, ko parasti māca, kas arī būtu jāliek CV, kas ir koncentrēti, tā teikt, iezīmēt galvenās pieredzes, vairāk neizplūst garos tekstos, bet ielikt tos rezultātus, kurā darba vietās pats personīgi paveicis. Un, jā, kādi izglītības fakti vai lietas, kas tevi interesē, un būtībā prezentē to entuziasmu par konkrēto sfēru, kurā cilvēks vēlas attīstīties profesionāli. Varbūt tādas galvenās atziņas, ko jūs aizejot mājās, noteikti atcerēsieties no šīs dienas. Man jāstāst. Pateikt, jā. Es noteikti atcerēšos šo mūziku patīkamo, šo interviju. Es droši vien atcerēšos arī to, ka man uz CV skatīsies kāds cilvēks. Tas vēl nenotika, bet viņš droši vien būs interesanti pasīties, ko viņš par to domā, jo es neatceros, kad es pēdējo reizi viņu kaut kur iesniedzu reāli. Kāds dāmas viedoklis par šodienas pasākumu? Es domāju, ka šis pasākums ir ļoti vērtīgs, un galvenais, kas man paliks atmiņā, ir tas, ka ir ļoti svarīgi iemācīties, kā sevi pasniegt, un kā arī teica runātāji, tad ir ļoti svarīgi iemācīties sevi pārdot, jo viens ir tas, ko tu zini, bet otrs ir tas, kā tu vari pastāstīt par to, ko tu zini. Jā, mans CV, laikam es savam CV ļoti sekoju līdzi, un par cik es esmu šobrīd arī jaunu izaicinājumu meklējumos, tad es arī sekoju dažādos portālos, un tāpēc arī esmu šeit, un man liekas, ka šādi pasākumi, kur es varu satikt darba devējs, ir ļoti vērtīgi kopumā. Pārliecība, godīgums, mērķtiecība un dzirksts acīs. Šo īpašību kombinācija noteikti ir panākumu atslēga ceļā uz sapņu profesiju. Madara Ērgle, Emīls Spulle, OTV.
Savukārt, kādā muzikālā piedzīvojumā vakar devās man kolēģi Madara, skatāmies jau nākamajā sižetā. Kas ir mūzika? Tā sava mini-orķestra koncertu laikā kultūras telpā 3 māsas klausītājiem jautāja ģitārists un dziesmu autors Rihards Lībietis, kurš, kā pats saka, soli pa solim virzās uz priekšu pa muzikālās karjeras taku. Atbildes uz jautājumu par to, kas ir mūzika, bija dažādas. Kādam tā ir enerģija, citam iedvesma un skaņas. Rihardam mūzika ir viss. Un koncertā Riharda Lībieša orķestris to pavisam vienkārši arī nodemonstrē. Koncerta klausītājiem tiek sniegt iespēja doties muzikālā piedzīvojumā, teju vai kosmisku skaņu pavadībā, kas tā vien iedarētos kādas mākslas filmas skaņu celiņā. Neilgi pirms koncerta noķērām Rihardu un orķestra dalībniekus uz īsu sarunu par apvienības radošo ikdienu. Un ko Rihards Lībietis orķestrā, kas raksturo jūsu skanējumu? Pasaules mūzika, kosmos un viss, kas vispār skan kopā. Jā, tas tāds ceļojums skaņu pasaulē. Kā jau tā, es līdz šim pārsvarā esmu darbojies savu mūziku viens pats, un tad man uznāca tāda ideja, kāpēc nepiesaistīt vairāk cilvēkus, un īstenībā ir super. Es nezinu, man ļoti patīk šis skanējums. Palika garlaicīgi, vai ne? Bišķiņ, jā. Jūsu grupā gan īsti nav vokāli, un jūs tāds instrumentālais grupējums. Kādēļ tā? Katram no mums noteikti ir apslēptais dziedātāja talants, bet pagaidām viņš ir tādā līmenī, ka tam jāpaliek apslēptam. Tāpēc mēs turamies pie instrumentālās mūzikas, jo manā skatījumā īstenībā instrumentālā mūzika ir tāda parādība, kur tiešām ir, vārdi nav vajadzīgi. Bet šodien kaut kādi vārdi būs. Šodien mēs arī esam sagatavojuši Aspazītes dzejas performances, bet tas būs tā lasot. Tad jūs arī pielāgojaties, principā, Raiņu un Aspazītes gadam? Jā, tā sanāca, jā. Ļoti lielā cieņā Aspazī, nezinu par Raini. Vismaz man par Raini, teiksim, dalītas jūtas, bet, lai neviens neapvainojās. Aspazī man ļoti patīk uzrunā un tāpēc Aspazītes dzeja. Jautāšu taviem biedriem. Mēs tagad apspriedīsim tevi, kā ir strādāt kopā ar Rihardu Lībieti. Ļoti patīkam, organizēt, tā, kad var savu laiku plānot un ir prieks to darīt. Jā, pagaidām Rihards vēl neko nemaksā, bet gan jau kaut kādu vēlāk. Ir labi, ir ļoti interesanti strādāt kopā un ļoti interesanta mūzika, ļoti forši patīk. Tev arī top jauns albums Scream, Breathe, Cry, kurš vēl nav iznācis, bet es zinu, ka tu meklē arī līdz cilvēku atbalstu, lai tu līdz šim brīnumam var nonākt. Jā, tā ir sanācis. Mēs esam, principā, tikko pabeiguši ierakstu, tā pa svaigo no studijas ārā, un tā ir šobrīd, vēl pāris lietiņas jāizdara. Cerība ir tāda, ka jūlija vidū šis albums varētu iznākt, bet, ir nepieciešams atbalsts no ļoti daudz draudzīgiem cilvēkiem, tāpēc mēs arī cenšamies spēlēt pēc iespējas vairāk un tā. Albums arī katrā gadījumā būs ļoti interesants, tāpēc, ka tas, ko mēs redzam šeit, šie 4 cilvēki, tas ir tā kā mazais. Es to saucu par mazo bēndu, mazo orķestri, bet lielajā albumā vēl piedalās vēl 6 cilvēki. Tas nozīmē, kopā mēs esam labi sajautas matemātika, mēs kopā esam 11 īstenībā. Tā kā tas būs ļoti interesants. Manuprāt, arī viens interesants projekts ir arī izrāde, kurā tu piedalies. Pastāst lūdzu arī par to. Jā, tā arī sanāca. Jā. Es piedalos jaunā izrādē, izrāde Noķer mani. Mums ir pirmizrāde jau 18. maijā, 7:00 Ģertrūdes ielas teātrī. Ko es varu pastāstīt? Man patīk. Būs forša izrāde. Kāda ir tava funkcija tajā visā pasākumā? Es levitēju, palīdzu citiem levitēt un arī nedaudz uzspēlēju. Super. Kur tev varbūt varēs un visu tavu orķestri satikt vēl šajā sezonā? Es domāju, ka vasarā noteikti vairāk. Tas sākot no jūlija, kad arī iznāks albums, noteikti būs prezentācija. Pagaidām plānā Ģertrūdes ielas teātris tas pats un gan jau kādā festivāliņā noteikti Given Getā uzspēlēsim. Un tad jau jāskatās augustā, man liekas, plānojas Kaunciem ielas kvartāls un
Gan jau visādos audūros parādīsimies. Varbūt uz ielas arī. Tas atkarīgs, kā ar finansēm ies. Uz ielas arī jūs var satikt, ja? Iespējams, jā. Labi, turēsim acis vaļā un ausis vaļā. Jautājums Matīsam, kur var dabūt šādu te frizūru? Jāaudzē vienkārši. Gan jau noteikti arī ģenētika, kā tie mati stāv. Jā, Lombardā tādu nedabūsim. Es domāju, šis varētu būt šīs vasaras kliedziens. Tātad mans foršs mikrofons. Mans vēlējums ir, lai viss izdodās. Elpojiet, esiet brīvi. Jā, lai viss notiek. Lai dzīvē piepildās visas ieceres un sapņi. Un lai tās ieceres piepildās pēc iespējas ātrāk. Madara Ērgle, Emīls Spūle, OTV. Tieši pirms nedēļas pie mums viesojās Vivita, kurai pašai ir savs bērnu apģērba veikals. Savukārt šovakar pie mums studijā ir Ula, kura pati gatavo bērnu attīstošās rotaļgrāmatiņas. Sveika! Sveika! Varbūt iesākumā nedaudz pastāst par sevi. Es esmu meitenītei Karolīnai mamma. Karolīnai tēt ir gads un 7 mēneši. Esmu absolvējusi Ādažu Brīvo Valdorfu skolu, tālāk pabeidzu Rīgas Tradiņu universitāti, ieguvu bakalaura grādu un vēl fotoskolu esmu pabeigusi. Patīk dzīvnieki, patīk bērni, patīk visu kaut ko ceļot. Tā. Un tad kā tu varbūt nonāca līdz šī idejai par rotaļgrāmatiņām? Tad, kad kaut kur brauc kopā ar bērnu, tad parasti ir līdzi ļoti daudz visādas mantiņas, visādas lietas, lai bērnam būtu ko darīt, lai bērnam būtu interesanti. Un tad, pat aizbraucot līdz vecmāmiņai, līdz berģiem, vienmēr ir jāņem līdzi kaudze ar mantā, un es vienmēr domāju, kāpēc es tik daudz ņemu kaut ko līdzi. Un tad ir grūti tas, ka jāņem tik daudz tādas lietas līdzi. Un tad vienkārši ir, radās tāda doma, ka vajadzētu kaut ko vienu, kas tiešām notur to uzmanību. Un tad radās ideja par tādām grāmatiņām, un tad, par grāmatiņām tieši, un ne tikai par grāmatiņām. Un tad es arī sāku šūt, es nemācēju šūt nemaz. Tad es gāju uz kursiem Skrodernīca, un tad es iemācījos šūt, un tad es sāku to darīt. Un cik apmēram sen tad tas notiek? Tas nemaz vispār nenotiek tik sen. Tas ir... Es iemācījos šūt, laikam, sākot no septembra, sākot no septembra mācījos šūt. Tad es iegādājos savu šuju mašīnu, un tad es arī palēnām sāku šūt grāmatiņas. Bet tā, iespējams, iegādāties, ja mans grāmatiņas ir 2 nedēļas tikai. Tas pavisam nesen tā publiski to arī parādīja. Varbūt to nedaudz parādīt, kā izskatās tā katra lapas puse un ar ko viņas atšķirās. Katra grāmatiņa ar kaut ko noteikti atšķirās. Nav pilnīgi neviena, nav vienāda grāmatu. Katra lapas pusīte ir savādāka. Un, piemēram, šajā grāmatiņā ir tā saucamais pogu tārpiņš. Tur var izvērt visus ārā tos spilventiņus. Tad visus savērt atpakaļ. Tas bērnam attīst ļoti to sīko motoriku, kas ir pirkstu galiņos, un tas attīst bērniem smadzenītes. Un tad te var dažādi viņus vērt. Nav noteikti šablona, pēc kādas būtu jādara. Un līdz ar to bērns var attīstīt pats savu radošumu. Un tālāk ir pēc krāsiņām. Var atpazīt, noņemt baloniņus nost, un te ir zila krāsa, atpazīst ar zilo, te ir puzlīte, kur māju var salikt, un lodziņa jumtiņš, kas man te vēl ir, te ir skaitīšana līdz 3 gan, jo šī ir tā kā 1,5 gadus vecam bērnam grāmatiņa, aptuveni, arī jaunākam. Te ir bitīti iekšā, kas visiem patīk, var slidināties pa lapiņām.
te ir zīmēšana, un te ir savā pirmā burta salikšana ar klipsīšiem. Jā, te ir zīmēšana arī, te ir skaitīšana līdz 5. Šis ir jau vecākam bērnam, kad 3 gadus vecam bērnam arī ļoti patīk un interesē šī grāmatiņa. Te ir caur šķēršlīšiem var līst ar tārpiņu, tā kā te ir galviņa tārpiņam un tu var līst cauri. Arī puķīti ar klipsīti var noņemt un uzlikt atpakaļ. Te ir ar podziņām lapiņas. Bizmārīte. Ar lidot var. Te iekšā ir baloniņiem, ir iekšā arī baloni, var uzpūst balonus. Banti var iemācīties sasiet. Jā. Formu atpazīšana. Var atpazīt, var noņemt nost puķīt, var visu noņemt nost un var likt savādāk, var bērns eksperimentēt, gudrot, kā viņam labāk patīk, kā viņam savādāk. Te ir spēlīt, tā saucamās dēsas, ko ar vecākiem var kaut vai kopā spēlēt. Un tad te ir ar knaģīšiem, drēbītes var izkārt tā kā veļu. Biksītes varam pielikt tagad. Tā. Jā, dzīst, ka ļoti radoši. Kā tev rodas šīs idejas vispār? Idejas varbūt rodās no tā, ka tas viss jau ir dzīvē. Tas jau nav atklāts nekas tāds ļoti jauns, jo drēbes mēs izņemam no vējas mašīnas, mēs izkaram kaut kur, lai izžūtu. Formas bērniem ir koka mantas, kur atpazīst viņi tās formas, un viņi liek un meklē. Un tad, vitītes, vai bizmārīt, tas tā, bet, jā. Piemēram, man ir citās grāmatās, kur ir piramīdas jātaisa. Tas arī ir bērniem tās koka mantiņas, vienkārši tas viss ir atsevišķi un smags un liels, bet šis viss ir tāds kopā. Un jā, un katrai grāmatiņai es šuju vēl filca somiņu, kurā es lieku iekšā grāmatiņas, lai nekas nenoklīst, lai nav krēņķis, ka kaut kāda formiņa viena vai bitīte vai lapiņa vai kaut kas pazūd, lai tas viss kaut kur nokrīt, lai iekrīt somiņā iekšā. Bet tātad tu taisi sanāk dažādām vecuma grupām? Jā. Man ir pasūtīts grāmatiņas gan 5 mēnešus vecam bērnam, kas ir, kur ir mazāk mazu detaļiņu, kur arī kaut kas, ko var mutē iebāzt, kur var graust. Un tās pie tām es vēl strādāju šobrīd, un ir arī 4 gadus veciem bērniem grāmatiņas. Bet tu pat varbūt arī meklē kaut kādu informāciju, vai tas ir internetā, vai kaut kur dzīvēs kaut kādiem kursiem, kur tu, piemēram, konkrēti uzzini to, kurai vecuma grupai ir vajadzīgs kaut kas tieši attīstībai bērnam, vai arī tu to tā vairāk kā jūti, kā tev šķiet? Es kaut kā paļaujos arī uz vecākiem, jo katrs vecāks zina visu labāko vajag viņu bērnam. Un ja viņi vēlas, lai bērns attīsta, nezinu, piemēram, lai vēlas, lai spēlītu šo spēlē vai lai iemācās ar knaģīšiem, jo tas nav tik viegli, tos knaģīšus attaisīt un uzlikt to tās biksītes vai krekliņu, tad vecāki paši arī nolemj, kurus atvērums viņi vēlās. Bet tas, pēc kā es varbūt vados, ir... Man skolā arī bija visādas lietas, arī Valdorfa pedagoģija man tā kā interesē, un tas varbūt no tā kaut kas man nāk, kaut kāds radošums, jā. Tā kā, jā. Un cik ilgu laiku aizņem viens tāds pagatavošana? Tas ir atkarīgs no tā, cik ir atvērumu grāmatiņā. Viena grāmatiņa bija ar 6 atvērumiem, un tas man paņēma tā kā 2 naktis. Bet, man ļoti patīk. Tas ir liels prieks, ka pēc tam ir labas atsauksmes un ka atsūta man ziņu vai piezvanu un pastāstīja fotogrāfijas atsūta, ka bērns spēlējas ļoti ilgi un ka bērnam tiešām ļoti patīk un ka liels paldies, ka priecīgi ir gan lielie, gan mazie. Un tā, bet, piemēram, ir arī grāmatiņas, kuras ir ar 3 atvērumiem vai 2 atvērumiem pasūta. Tas, protams, ir ātrāk. Un arī tā sarežģītība ir kā kurā lapas pusītē. Bet nav doma arī ņemt kādu palīgā, jo varbūt pagaidām vēl tas pieprasījums nav tik liels, bet mazums parādās lielāks, un tas būs grūti. Jā, tas pieprasījums aug. Tiešām aug pieprasījums. Un pagaidām ir tieši tik liels prieks, ka es tiešām vēlos, lai visi, kas vēlās šīs grāmatiņas, lai arī visi varētu viņus dabūt. Un tad es pat arī cenšos strādāt, jo es pie katras grāmatiņas pieeju individuāli. Man nav vienāda grāmatiņa, un man būtu grūti uzticēt vēl kādam to darīt, jo es tā kā šuju to grāmatu un es domāju, kā varētu šim bērnam, es painteresējos pie vecākiem, kas tam bērnam vairāk patīk, kādas krāsas, kaut ko. Un man nav garantija, ka
kāds cits, kas šo šūtu arī būtu tik ļoti ieinteresēts tajā, lai bērns būtu priecīgs un lai būtu tieši šim bērnam tā grāmatiņa. Materiāls, piemēram, tu iegādājies tepat Latvijā vai arī pasūti? Es Latvijā iegādājos. Pagaidām, jā. Ir doma pasūtīt un meklēt vēl kaut ko, bet pagaidām tepat Rīgā, jā. Bet kā tu iztur tās naktis? Es saprotu, ka tu pat maz guli. Jā, es maz guļu. Man ir ļoti foršs, ļoti jauks bērns, kurš ir mierīgs un kurš ļoti labprāt ar mani pa dienu mierīgi dzīvojās un ļauj man arī pa dienu ļauj dažreiz šūt. Un naktis, kamēr jauns, tikmēr var. Tā, nezinu, te jau skatīsies ar laiku. Kaut kā ir jāsabalansē, protams, tas laiks. Kamēr ir liels prieks, tikmēr man šķiet jebko var. Tieši tā, bet ir varbūt arī tālāk plāni, citu veidu rotaļlietas attīstīt. Jā, man ir plāni vēl šādi tādi arī gan par rotaļlietām, gan ne par rotaļlietām nedaudz, bet jā, kamēr nav, tikmēr negribas ļoti atklāti runāt. Tādas vienmēr visiem. Jā, bet būs. Tagad es strādāju pie mazāku bērnu grāmatiņas un ir padomā arī mazākiem bērniem, kas nebūs grāmatiņas, kas būs kaut kas cits. Jā, šobrīd pie tā strādāju, bet jā, man šobrīd ir pasūtījumi nedaudz rindā, un tad es nevaru īsti strādāt pie kaut kā jauna. Kā man ir brīvs brīdis, tāds, protams, uzreiz martos iekšā jaunajā, bet būs vēl visādi jaunumi no manis. Un kā ar to materiālu? Es domāju, bērns viņu var likt mutē, jo tas ir filts un viņš nepulkojas. Tas ir filts. Nav nekāda vaina, godīgi es pati pamēģināju, lai zinātu, man ir jāzina, ko es dodu, ko es pārdodu. Un nav nevainas. Ja bērnam nepatiks, viņš otrais nebāzīs mutē. Bet kopumā apmēram kāds ir atsauksmes no vecākiem? No vecākiem neko slikti neesmu dzirdējusi. Tiešām neviens slikti vērts neesmu dzirdējusi. Tikai pozitīvas atsauksmes. Es gan biju, protams, visiem piesaku, ja kaut kas tur noplīst vai kaut kas atnāk vaļā, mazums pazūd, kaut vai lai dod ziņu, ka mēs visi sarunāsim, ka mēs, protams, varam to visu labot. Jā, bet nav tādu ziņu vēl pienākušas. Un viņām ir arī kaut kāds nosaukums īsumā? Es esmu nosaukusi vispār šo visu manu mazo uzņēmumiņu par taktilu, kas ir no angļu valodas taktāls, nozīmē manāms taustāms. Un jā, un tad tāds arī tas ir. Tad grāmatiņas tālāk būs vēl kaut kas tāds. Viss būs zem nosaukuma taktila. Nē, man tiešām liels prieks, ka mums ir tik interesants mammas ar interesantām, teiksim tā, nodarbēm un ka viņas arī darbojās un attīsta sevi un palīdz attīstīties bērniem un tā tālāk. Tāpēc tiešām novēlu, lai tev viss izdodas, lai daudz klientu un attīstās arī tālāk šis biznesa maziņais pagaidām biznesiņš, bet gan jau ka aizies arī tālāk un plašāk. Redz, tāpēc paldies, ka atnāc ciemos. Paldies. Un gan jau mēs noteikti tiksimies vēl kādreiz, bet šoreiz arī no jums skatītājus atvadīšos. Un mēs tiksimies jau pirmdien 9 vakarā. Atā! Vislabāk!